Aha. Ozeo. Yeah. Vai kaut kas manā dzīvē nav mainījies? Un vai es no savas dzīves neesmu vispār nobijies? Vai es savā ceļā neesmu kļūdījies? Uz visiem šiem jautājumiem atbildes laika gaitā veidosies, bet pagaidām es vēlos, lai vienkārši saprast mani. Šī dzīve, ko es dzīvoju, ļoti maina mani. Tā lauž mani, un stress sāk pārņemt mani. Nedaudz vēlāk kāds ir gatavs šeit spiest sodu par mani. Kam būs jānotiek, tam būs jānotiek. Un daudz negatīvās likmes uz manīm neattaisnosies. Es daru taisnlietu un par manīm lems taisnu tiesu. Katrs dara savu darbu, katrs ieņem savu vietu. Ir kārtējais rīts, un es dodos uz mājām. Man divi cilvēki šķērso ielu un ar iespaidīgām stājām tie pienākumi prasa. Vai es vispār zinot, kas ir iela, un vai es esmu gatavs nodzīvot tur kaut vienu dienu. Ar katru minūti viņos, ar vien lielāks spēks, un katrs no viņiem savā veidā jūtās nepārspēt. Var just, ka viņi šorīt pār visu Rīgu valda, un šis dialogs priekš viņiem ir kā liela bauda. Tiek pārmests man citu cilvēku tekstu citējot, un lai es parādot un pārdaugos spēku pierādot, un ka bez svešas naudas es vispār nesūdu nevarot, un savā dzīvēs pats neko nedarot. Viens no viņiem tik aktīvi runā, ka man viņu grūti pārunāt, un šis ir pielikums daudzām jūsu nepabeigtām runām. Pārdaugā nav spēks, bet vieta, no kurienes mēs nākam, un lai to saprastu, nav jābūt apdāvinātākam. Man teksts nav par ielu vai par fizisku spēku, es atspoguļoju tajos savā dzīvē pieredzētu, un visu, ko es velku, ar ko es braucu un ko es ēdu, es to ar ticību un ar darbu panāku. Viņiem bērns vajadzētu tomēr vairāk kačāt, ne? Viņiem bērns vajadzētu tomēr vairāk kačāt. Vajadzēja vairāk kačāt.